Vakardien Kurzemē sākās lielais LBL fināls. Kā jau daudz iespējams prognozēja, līdz tam aizkļuva VF Rīga un Ventspils. Bet prognozēt, kurš šo sēriju noslēgs ar uzvaru, visticamāk spēs tikai retais. Ventspilnieki, pateicoties pirmajai vietai regulārajā sezonā, finālsēriju varēja iesākt omulīgajās mājās. VF komanda šo dueli spiesti iesākt bez Trevona Hjūza un Gata Jakoviča. Spēles rezultātu atklāja viesi. VF izmanto savus trumpļus, garos spēlētājus un Parhovskis gūst pirmos punktus. Sākums izskatās līdzīgs un Ventspils kontu atver Efe Džuku. Pirmajās minūtēs neviena komanda pārsvaru neiegūst. Befiņš piešauja grozus no tālienes, bet uzbrukumā pie vairoga valda mainieki. Pēc trešā piegājiena Hunters ienaglo bumbiņu Befiņa grozā. Miers mājās! Līdz ceturtdaļas izskaņai abas komandas punktus gūst līdzvērtīgi un pirmās 10 minūtes līdzsvarā 15-15. Otrajā ceturtdaļā VF pārsvars izpaužas jau izteiktāk. Parhovskis nobloķē Andersonu, pēc kā rīdzinieki realizē ātru tālmetienu un Ventspils komanda spiesta ņemt pārtraukumu. Kurzemes galvaspilsētas pārstāvis sasparojas. Strelnieks uzņemas iniciatīvu un pamazām, bet pakāpeniski pārsvars sāk sarukt. Amizantu epizodi mums sagādā Sandis Valters, kurš lieliski nospēlē aizsardzībā, bet kādā mistiskā veidā basketbola pamatu metiens viņam sagādā problēmas. Sev atvēlētajā laikā labi spēlē iesaistās Medis. Pārsteidzot zeltaino aizsardzību, viņš izšauja no savu lielgabalu un Ventspilī atkal jāņem minūte. Puslaiku rīdziniekiem izdodas noslēgt veiksmīgi, tādējādi pēc 20 minūtēm VFam 8 punktu handikaps. Trešo ceturtdaļu līdzīgi kā otro iesāk Parhovskis. Nobloķēts strelnieka metiens un pateicoties tam, VFs atkal iegūst divciparu pārsvaru. Bet ne uz ilgu. Ventišs sasparojas, vairogs apgriezienā realizē sarežģītu metienu, strelnieks atbruņo savu bijušo komandas biedru un ātro uzbrukumu noslēdz Efe Džuku, pievalkot līdz -2. Ceturtdaļas izskaņā abas komandas sarīko tālo metienu konkursu. Valters iemet pāris divpunktniekus, uz ko zibenīgi reaģēja Gulbis. Gros 3 punktu vērtē. Bet intrigu saglabā Janka, iepriecinot līdzjūtējus. Līdz ar signālu arī viņš ir precīzi no tālienes pirms pēdējām 10 minūtēm 56-52 VF labā. Cīņas izšķirošajā ceturtdaļā Ventspils pakaļdzīšanās turpinās. Efe Džuku iekaro grozu kā vien to vēlas. Strelnieks lieliski tiek galā ar Bertānu, gūst 2+1 un skatītāji gavilē. Pēc Kuzminska metiena no groza apakšas Ventspils komanda pirmo reizi izvirzās vadībā. Tomēr palielināt pārsvaru neizdodas. Pieredzējušais Bakičs augstasinīgi realizē tālmetienu. Bērziņš demonstrē paņēmienus no brīvās cīņas, apliecinot, ka zem viņa groza vieglu punktu nebūs. Spēles pēdējās minūtēs VFs notur pārsvaru, savukārt mājinieku metieni lido seceni. Finālsērijas pirmajā spēlē izbraukumā VF Rīga basketbolisti uzveic Ventspilniekus ar 79-70. Ventspilī Efe Džuku 24 punkti. VFiņam 17 Parhovska, bet 14 Valtera kontā. Saka, ka suņi ir cilvēku labākie draugi. Mums gribējās zināt, cik labi draugi ir diviem pašmāju groza bumbas lietpratējiem. Vienā no iepriekšējām reizēm stāstījām par Agņa Čavara un Raimonda Feldmaņa ziltiņām. Tagad nolēmām ķerties klāt kam nopietnākam – suņiem. No sākuma ciemojāmies pie Māra un Mārtiņa Gulbjiem ģimenes mājā Bolderājā, kur mūs uzreiz sagaida kārtīgs mājas sargs. Brīdi vēlāk veiksmīgi satiekam arī pašu saimnieku. Nu tad stāsti mums, Māri, par savu četrkājaino draugu. Lielais suns man ir jau kaut kad vasaras vidū būs 3 gadi. Sanāca tā, viņu sauc Barons. Vairāk viņš ir domāts, viņš ir tāds liels, tāds iespaidīgs, viņš domāts tā kā narkobarons, nevis basketbola klubs barons. Sanāca tā, ka brālim bija vārda diena kaut kur. Mamma brauc pakaļ brālim, tur satika, viņi tur staigājās ar mazo sunu, un viņš kaut kā netīšām pieklīd kā kucēns būdams. Tas bija tā kā zīme, ka viņš ir jāņem pie mums. Tas nekādās skolās viņš speciālās nav gājis, nav arī šķirnes suns. Bet, samērā gudrs, ko viņam saka, visu to viņš arī klausa, viņam, ka vietā, viņš iet vietā, pa vārtiņām ārā neskrien. Viņam ir kaut kādi tur Āzijas tie
vidus kaukādiešu gēnu, un viņš ir vairāk tā kā viņam ir sarga instinkts. Varbūt ar Baronu ir bijis kāds smieklīgs atgadījums? Strādnieks alkohola reibumā ienācis pa vārtiņiem iekšā un gribēs paglaudīt sunu. Vēlas aizgājis bez viena dibena vajag mājās. Bet te otrs Gulbju familijas lolojums. Mazajam tagad jau būs arī vasaras beigās 8 gadi, jau večukiņš jau. Viņu sauc Nikijs. Viņš ir maziņš, un redzēt, viņam ir tas kompleks, ka viņš ir maziņš, un viņš grib būt liels, bet viņš to nevar izdarīt. Un, tā kā viņš visu laiku ir tāds naglīs, kā saka Krievi, tāds mēģina kaut ko tur, piemēram, iet un koši tam lielajam. Man mīļāks katrā ziņā ir lielais. Viss labi, tiekamies play-offos. Čau! No Bolderājas pārceļamies uz Rīgas centru, kur apciemojām arī Barona Okartas Krievu viesspēlētāju Kirillu Piščaņikovu, kurš mūs sagaidīja ar visu ģimeni. Мы давно с женой хотели собаку. Мы даже еще года только начали встречаться, мы решили, что у нас будет собака, и уже придумали ее имя. Магзи – это такой игрок был в НБА, Магзи Бокс. Приехали сюда, и здесь как-то грустно для жены было, и в основном она дома сидит. И вот на день рождения мы решили купить ей собаку. Я вообще люблю больших собак, но почему это порода? Потому что он не вырастет так большой, и мы просто переезжаем с города в город, и вот после сезона поедем в Россию, потом в Америку. Характер у него такой мужской, как российский, можно сказать. Magzi Bogues. Yeah, I remember him. He was so small, like maybe as tall as me. How tall is he? Yeah, so he was really small, and Mugsy's really small, and we like the name, so. Go, Mugsi! Čau! Ciao! Lūk, tāds bija stāsts par mūsu basketbolistu uzticīgajiem draugiem. Баскетбольный обзор – это класс. Ja arī tu gribi dzirdēt kādu lielisku stāstu, sūti savu jautājumu uz basketapskats@gmail.com. Kaspars Kambala uz playoffiem pārcēlies no Turcijas Aliaga Petkim uz Irānas Mahram Tehran vienību, bet kas tāpat turpina spēlēt labi. Pirmajā uzvarā 21 punkts un 10 bumbas. Kā pagatavot garšīgu LBL finālu? Paņemiet Ventspils un LMT komandas, pieberiet šķipsniņu agresīvu Sandu Valteru, bet lai nav par sāļu, atšķēdiet ar Sanda Buškevica un Aigaru Vītola sitieniņiem. Vienkārši klasika. Sākums labāks izdevās viesiem. Uz polza 2 punktiem ar efektīgu slamdanku atbildēja Nikolas, un 2. minūtē ar 5-2 vadībā viesi. Tiesa, gan ne uz ilgu laiku. Broču rindās ļoti aktīvs bija Demetrijus Spols, kurš aizvadīja vienu no savām labākajām spēlēm Latvijā. Otrās ceturdaļas ievadā sāka parādīties pirmās emocijas. Pēc labākajiem hokeja paraugiem Sandis Valters no kājām notriec apslimušo Darnelu Hoskinsu. Iepriekšējās spēles varonis atklāto rupību uztvēra ar smaidu, bet situācija laukumā kļuva aizvien nokaitētāka. Tikai veiksme pēc neprecīzi Kristapa Valtera metiena 2 punktus ļauj gūt Ņūbornam. Mirkli vēlāk Hoskins nopelnīja piezīmi pret Kristapu Valteru, un ar šo tiesnešu lēmumu bija neapmierināta jau visa komanda. Spēka spēlē daudz labāk jutās laukuma saimnieki. Uz līdzenas vietas paslīd Hoskins, un Sandis Valters realizē tālmetienu. Bet lielāko rezultātu starpību spēles pirmajā daļā broči panāca minūti pirms pārtraukuma, kad negaidīt no tālās distances iemeta Pols 49-39. Trešās ceturdaļas sākumā pret Hoskinsu jau kārtējo piezīmi izpelnījās broči, un spriedze turpināja pieaugt. Minūti vēlāk piezīmi uzbrukumā pret Buškevicu saņēma Miglnieks, bet jau nākošajā uzbrukumā tieši tāpat sodīts tika arī Sandis. Kā jau pierasts, apstrīdēts tika ik viens tiesneša lēmums, un Burzmā mēģinot atņemt bumbu Buškevicam, slēptu sitienu saņēma Kristaps Valters. Pēc satiksmes negadījuma gada sākumā play-off debitēja Aigars Zeidaks, taču ne viņš, ne arī kāds cits nespēja apturēt Sandi Valteru. Pēc nesekmīga metiena viņš pats izcīna atlikušo bumbu un ar otro piegājienu met nekļūdīgi.
Nekas nemainījās arī pēdējā ceturdaļā. Ar Puriņu un Hoskins pūlēm Ventspils vēl spēja pietuvoties līdz 6 punktiem. Tomēr tad 5. piezīmi nopelnīja Laksa. Sandis Valters iemeta kārtējo grozu un brocēnu fanu meiteņas piedzienu pavadībā atkal bija atjaunots 9 punktu pārsvars. 5. piezīmi saņēma arī Miglnieks un Umbraško, un Valdis Valters emociju uzplūdā bļāva pat uz Nikolaju Bolvačovu. Minūti pirms spēles beigām no augšas bumbu grozā triec Nikolas, bet pēc kāda nesakmīga caurgājiena nervi neizturēja Aigaram Vītolam, un spēles laikā krājusies spriedze izlādējās. Ar katru spēli mēs spēlējam labāk, un galvenais jau ir tas, ka šitā ir mūsu zāle, un tāpēc, es domāju, mēs vinnējam šodien. Es domāju, ka zaudējumi diezgan pelnīti, tāpēc, ka pirmā puslaikā mēs ļāvām iemest 50 punktus. Tas ir ļoti daudz. Tā nebija rupja, bet gan asa spēle mūsu izpildījumā. Rupji nozīmē cist, bet mēs spēlējām spēku spēli. Es gribu teikt, ka Ventspils to neizturēja, un rezultātā šis Vītols sitiens. Basketbols ir kontaktspēle, bet cist atklāts par seju, tas nu gan... Par spēku spēli būtu grūti nodēvēt Sanda Valtera spēku paņēmienu pret Darnelu Hoskinsu, kā arī šķietam netīšo Ņulbornu dunku Aigaram Vītolam. Jautājums par to, kas ir kas, joprojām atklāts. Jautājums, kas ir kas, jums tūlīt atklāsies aizvadītās nedēļas skaistākajās epizodēs, bet nedēļas sejā atklāsies 300 vīru spēks. Piektajā vietā Jānis Strelnieks sanslīdēja ar roķeni izņem līkumu, driftēja augšā, bet pēkšņi caur īsceļu finišē pirmais. Ventiņu pilots labi pazīst savas takas. Vefiņš ritina dzīves kamolu pa apli. Pēdējais pavadiens nonāk pie vērpēja, kurš ietamborē to grozā. Arķamam 4. pleķis topā. Dairi, lūdzu atļauj atņemt tev bumbu, es tev nopirkšu saldējumu. Bertāns pēkšņi pazaudē bumbu, Strelnieks pameto tālāk, Akselis vēl tālāk un tālāk ir... Bumbā! Efe Džuku 3. spridzeklis šonedēļ. 2. vietā Mareks sagatavojies uz kārtīgu tusiņu, bet pie ieejas šovakar stāv Bērziņš. Meijeri, te tev flyeris uz citu ballīti. Ventiņu pirmo dumpi atvaira Baltkrievu sargs. Otro šturmē kareivis Bērziņš no kabatas kabatā nodod šāviņu kaprālim, kurš uzspridzina Rīgas mūrī. 1. vieta šonedēļ Artūram Bērziņam un Brendonam Hunteram. Senā Grieķija, 480. gads pirms mūsu ēras. 300 spartiešu karēvji stājas pretī Kserksa vadītajai, varenajai persiešu armijai pie Termopilu kalnu pārējas. Viņus vada bezbailīgais līderis Leonīds, kura apbrīnojamā drošsirdība iedvesmo pārējos lielai kaujai. Ja persieši sauli aizklās ar bultām, spartieši cīnīsies ēnā. Esiet gatavi lielai slavai, jo šovakar Leonīds ir Armands Šķēlē. Pirms šī cīņa būs galā, visi zinās, ka daži stājās pretī daudziem. Šo dažu priekšgalā bija tieši Armands, kurš Igaunijas čempionāta 2. fināla spēles uzvarā pār Tartu Rock 28 minūtēs iešķēpoja 22 punktus, izcīnīja 4 atlēkošās bumbas un sadūra tikpat rezultatīvas piespēles. Stiprs ir nevis tas, kurš nekad nav kritis, bet gan tas, kurš pakritis, spēj atkal piecelties. Armands mūs priecē ar labu spēli, tāpat kā mēs priecēsim jūs tieši pēc nedēļas. Rīt Laus un Barons uzsāks cīņu par bronzu, bet trešdien arēnā Rīga Vefs ar Ventspilu turpinās kauju par zeltu. Uz tikšanos, mani draugi! Čau!